Sveicināti visiem skatītājiem. Šodien mēs esam Grand Hotel Kempinski Rīga kopā ar Sandru Dzereli. Un Sandra šodien ir novadījusi ilgu pasākumu klātienē un stāstījis tieši par 2023. gada pārskata sagatavošanas aktualitātēm un problēmu jautājumiem. Un pirmais jautājums, kas ir radies un ko ir iesūtījuši mana KBTLV lietotāji par situāciju ar mazkapitāla SIA. Ko tad darīt tajā situācijā, ja mazkapitāla SIA strādā laiku un tad veido rezerves, lai pēc tam novirzītu uz pamatkapitālu, taču īpašnieks kādā brīdī ir iedomājies nevis pārskaitīt šo resursu, šo naudiņu no rezervēm, bet iemaksāt naudiņu kontā. Ko darīt ar šo rezervi? Tātad, ja ir šāda situācija, atceramies, ka rezerve veidojusies no nesadalītās peļņas, lai nosektu mazo 1 eiro sākotnējo kapitālu. Ja gadījumā dalībnieks to ir sedzis ar naudu atsevišķi, tad ar dalībnieku lēmumu šo rezervi mēs varam pārcelt uz nesadalīto peļņu un dalīt viņu dividendēs. Tad viss ļoti vienkārši paliek vien dalībnieku lēmums, un tad tā naudiņa ir iespējama būt kā nesadalītā peļņa. Bet vēl jautājums tieši par uzkrājumiem un uzkrājumiem neizmantotiem atvaļinājumiem. Vai obligāti gada beigās jāveido uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem? Jā, tātad uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem jāveido obligāti. Tas ir saskaņā ar darba likumu, tāpēc, ka to nosaka darba likums. Un mums saskaņā ar gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu ir jāatzīst visas saistības. Tās ir saistības pret darbiniekiem, izņemot mikro sabiedrības, kuras saskaņā ar gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likuma 12. nodaļu var piemērot atbrīvojumus un neveidot uzkrājumus atvaļinājumiem. Visas pārējās sabiedrības veido. Un ko darīt situācijai, ja ir valdes loceklis, un tas valdes loceklis, viņam ir darba līgums, vai arī jāveido šie uzkrājumi, un vai šajā gadījumā kaut kas mainās, ja šī persona tomēr nav kā darbinieks uzņēmumā? Tātad, ja darbinieks valdes loceklis strādā ar darba līgumu, viņš arī pakļaujās darba likumam, tātad viņam ir obligāti jāveido uzkrājums atvaļinājumiem, kā jebkuram darbiniekam. Gadījumā, ja valde ir ievēlēta bez atlīdzības, tātad viņam nav nekāda cita dokumenta kā dalībnieku lēmums par valdes ievēlēšanu, bez atlīdzības, tad viņš nestrādā saskaņā darba likumu, tad viņam arī neveidosies atvaļinājums, jo viņam nav tiesību iet atvaļinājumā. Viņš nestrādā ar darba likumu, kas nosaka šos te atvaļinājumus. Paldies, Sandra, un paldies par jautājumiem. Ar šo mēs arī noslēdzam un aicinam jūs piedalīties un sekot līdzi visai informācijai mana kabata.lv lapā, jo arī pavisam drīz mūs arī sagaida nākamie pasākumi tieši Grand Hotel Kempinski Rīgā, arī klātienē, ko jūs arī varat apmeklēt.